Tā mans brokasts. Pulkstens jau ir iekšā, bet, nu, šodien ir otrdiena. Nē, pirmdien šodien, pirmdien. Pirmdienas brokasts, tā. Tā bija saulētas sēnes, viņas nostāvēs, nu, vai ūdeni. Tieši tas, kurš tā ir. Labi. Tā. Nu, visādi tāds sēnes. Un tās sēnes vienkārši pilikšu klāt pie šitiem pelmiņiem. Iepagaršos, tas man pārāk salīts. Garšos viņu. Vispār man viņas negaršo. Nav viņas salīts. Galīgi nav salīts. Nu, kāds vecas. Ne pēc cenies smaržu. Nav nesmid nekas. Labi. Ja globāli sitāk gadījumā būs pļūtāmais. Tā. Skaisti izstāstīja pelmiņi tāds melna pāns spīd cauri apakšā. Labi, mēģināsim tās sēnes sagriezt un pielikt klāt. Pēdējais laiks. Nu, daudzas nesabēri. Tā mēs tagad. Labi, viņi noliek malā. Jāskat. Nu tā mēs tā esam ar sēnēm. Pelmiņi ar sēnēm. Nezinu pēc kā garšos. Ja kas kādi nebūs liela, šitie ir studenti pelmiņi. 74 centi. Sēnes pavelt. Krējums, kas jāpēd, jo man viņš nestāv leckapeļi. Kā iestēgt, bet es viņu aizmirsu ielikt. Un, ja negaršos nebūs liela skāda, tad redzēs. Tā, bišķi pieliek krējumu, atšķidēju ūdeni, ielai iekšā te, lai uzvārās. Man kaut ko tās sēnes, nesmaržot pēc sēnēm ir tā, var nesakot. Es saku, kad filmē vismaz zinās, nu, kā es noindēšos. Labi, es jokoju vienmēr, bet, nu, labi ir. Tā, mēs ielikam senītes. Galvenais, viņas nesmaržo tā kā vajadzētu. Varbūt tās, nezinu, pagājušā gada sēnes, tomēr, kā nekā. Jā, pagājušā gada sēnes. Veselu gadu vecas sēnes, tā rupināt. Svarīsies viss pasākums kārtīgi, lai izsautējos tajā krējumā. Krējumā daudz ķīmijas, tagad liek iekšā visāds stabilizators, bakteriju neutralizators un visādi, lai viņš savārās visu savu ķīmiju. Ķīmijas te, nu, šitā organiskā ķīmijas saucās šitā pasākums, tā kā es esmu iekšā organiskā ķīmija, ko var ēst. Un tā, šī mūsu laboratorijas iekārta, kur mēs te visi nodarbojamies ar pārvērtībām, kur notiek ļoti organisko mīdarbība. Jā. Nu, principā, ja visi ilgi cepini, viss pa ūgli pārvēršas. Principā, viss, kas te ir, prūgu pārvēršas. Citi nekas tur nebūs. Nogulni kaut kādu mikroelementu. Tas ir viss. Nu, labu apetīti. Novēlu sev un pārējiem.